Valsts zēla un plauka. Līdz 2008. gadā atklājās, ka naudas baseins nav neizsmeļams. Ar solījumiem, ka visi varēs turpināt dzīvot zaļi, valdība nolēma aizņemties no lielā kaimiņu baseina – 4,9 miljardus. Tā katrs no mums ieguva vairāk kā 2000 latu lielu parādu. Arī mazā Anniņa, kurai neviens piekrišana neprasīja, kļuva par parādnieci no savas pirmās dzimšanas dienas. Kā Anniņa tagad atdos? Viņa to jau dara. Annas vecāki nāk no Valkas. Tur valdībai uzsākot taupības politiku, slimnīca tika pārveidota par aprūpes centru. Tādēļ mazajai Annai savas pirmās dzīves stundas nācās pavadīt kaimiņos Igaunijā, Valgā. Annas tētis, sākoties krīzei, darbu celtniecībā pazaudēja, bet mammai pabalstu samazināja. Valdība savu solījumu neturēja. Parāds palika, bet zaļā dzīve izbeidzās. Ja valdība būtu paprasījusi Anniņas tētim, viņš būtu paskaidrojis, ka ar naudu ir gluži tāpat kā ar kartupeļiem. Lai vairotu, tā ir jāiestāda. Aizņemies no kaimiņa vienu, iestādi un rudenī izrodas 10. Taču tā vietā valdība aizņēmās un stādīšanai paredzēto sēklu apēda. Nu nav ne kaimiņam, ne pašu Anniņai.